tiešām praktizējam, vai mēs darām. Un tad no šodien es mēģināšu jums vairāk akcentu likt uz to, ko es daru. Jo zinu es daudz. Tas ir fakts. Jo tātad ar mani ir notikušas, kā mums katrai mūsu dzīvē, ar mūsu skaistajiem gadiem, viss kaut kas dzīvē notiek. Un man diezgan dramatiskas lietas, kas attiecas uz veselību, notika manos 48 gados, un vēlreiz smaga lieta ar veselību notika 55 gados. Tagad man ir par 8 gadiem. Es arī esmu seniori, un starp citu Eiropas Savienībā jau no 50 gadiem cilvēks skaitās seniors. Tā kā mēs visas šeit esam seniors, izņemot šīs jaukās guļītās dāmas, un te vēl vienu jaukums, un vēl otru jaukumu, kas pie aparāta, pie kameras. Nu, lūk, un jautājums bija, kā dzīvot tālāk. Vai apsēsties manos vēl jaunos gados 50 plus pie daktera rindā pēc receptēm, vai tomēr paņemt to dzīvi savās rokās un ķepuroties laukā. Un es esmu pēc savas dabas laikam cīnītāja, to man arī rāda astroloģija, ka es nepadodos, un prāts arī ir bijis. Es esmu vienmēr rapusies, meklējusi informāciju, gājusi savu ceļu, kaut kur kļūdījusies, meklējusi atkal, bet visu laiku, kā saka, darbojusies. Un tā visa rezultātā es intuitīvi nonācu pie tāda secinājuma, ka tā dzīve, kāda man bija līdz manām saslimšanām, plus vēl pusmūža, hormonālās pārmaiņas, kā tas viss kaut kur ap tiem 50 plus man sanāca slimības un tie 50 gadi, un es sapratu, ka tā dzīvot, kā es esmu dzīvojusi līdz tam, vairs nevar. Ļoti daudz, kas arī organiski, normālā veidā ir beidzies. Ģimene ir bijusi sataisīta, bērni ir izauguši, karjerā ir izskriets, izkāpts un viss kaut kas sasniegts, bet kā pilnvērtīgi dzīvot tālāk? Un mans uzskats ir tāds, ka man ir ļoti labs piemērs mamma, kurai tevi 88 gadi, un viņa visu laiku šiverē pa dārzu. Tā kā tāds čuk vilcieniņš, viņa ir vēl organizētāka par mani, viņa ceļas noteiktā laikā, viņai ir sava ikdienas rutīna, tad ar manu palīdzību viņai ir tikusi vaļā no pārstrādāšanās, jo viņai bija tā, kā no rīta iegāja puķēs un dārzā, tā vakarā līka greiza nevarīga, nespēcīga jau vairs savos gados, viss ir slikti. Un tad es viņai saku, ko es arī pati piekopu savā dzīvē. Strādā un taisi pauzi. Apdomā, ko tu tur esi sastrādājusi. Strādā un taisi pauzi. Un tā es iemācīju mammu, kā saka, degt, un iemācījos arī pati, ko nedarīju jaunībā, bija par daudz stresa, par daudz darbu, visa kā bija par daudz, un tas arī man noplicināja veselību. Bet, kā saka, slimība nav obligāta, nevienā vecumā, un mēs varam darīt lietas, lai pēc iespējas vieglāk ar tām tiktu galā, vai arī apietu tās, mainot savu dzīvesveidu. Un ar tā dzīvesveidu mainīšanu nav nemaz tik viegli, jo tas, pie kā mēs pierodam, mēs pierodam un ejam pa tām sliedēm, bet patiesībā laiku pa laikam tās sliedes ir jāmaina. Un tad pirms kādiem 8, 7 gadiem manā rokā es arī esmu saprintējusi, jūs varēsiet paņemt. Šeit nav pareizs nosaukums, patiesībā te vajadzētu būt mans tuvāko 3-5 gadu redzējums šim testam vajadzētu. Viņu tā vajadzētu. Viņa arī var saukt mans pārējais vecuma redzējums un tā tālāk, bet stāsts ir par to, par manām tagadējām 50 plus vērtībām, par manām prioritātēm un par to atbildi uz jautājumu, kā dzīvot, lai labi justos.
Un tas tests, es jums viņu visām izdalīšu un aicinu mājās, vienalga, cik mēs esam tālu tajā savā seniorībā, vienalga kaut kādus 3, 4, 5 gadus uz priekšu paskatīties, kā tad es gribu dzīvot. Jo tas, kas ir bijis, tas ir nogrieznis, to atstājam tur, kur tam jābūt, bet mums vēl ir priekšā. Kas mums tur priekšā, to lielā mērā mēs pašas arī varam ietekmēt. Un tur ir par vērtībām un prioritātēm ir garš saraksts ar nosaukumiem, ar vārdiem, tur vērtība ģimene, draugi, Latvija un tā tālāk. Un tad no tām 20 vērtībām jums ir jāizvēlas 10 savas, un no tām 10 vērtībām 5 savas jānāk pie secinājuma. Un tas pats ir ar prioritātēm. Un beigās sanāk 5 stabilitāti ar tiem vārdiem. Un tad no tiem 5 ir jāpaņem 1, 3, 5 no katra stabiliņa 3. Un mans tas redzējums, pie kura es piedalos līdz šai baltai dienai, kad es paņēmu to testu, domāju, jāuztais, varbūt man kaut kas ir mainījies un vajag kaut ko pamainīt, bija vārdi. Radoši, viegli un ģimene. Ģimene man ir tā plašākā nozīmē. Draugi, ģimene, tas ir tas mans sociums, tas cilvēku loks, kas ir ap mani. Un tas teikums, ko es tā kā uzrakstīju, es vēlos strādāt radoši, es vēlos strādāt ar viegluma sajūtu, viegli, un man ļoti svarīgi, ka man apkārt ir mani cilvēki. Un lai šo īstenotu, es nomainīju ļoti radikāli darbu. Pēdējais darbs man bija, varētu teikt, ierēģiņa darbs. Es strādāju civilās aviācijas aģentūrā, sabiedrisku attiecību daļā. Tur bija tik daudz stresa vēl manos 55, kad es izturēt nevarēju, bet man bija problēma, kur iet, ko mainīt, ko es varu izdarīt. Es neko nevaru, manos 55, tam es vairs esmu vajadzīga, angļu valoda arī, tā, jo esmu padomu laika produkts. Un tad nāca dzīvē gadījums, kad man uzaicināja strādāt ar onkoloģiskajiem pacientiem. Un tā es nokļuvu biedrībā Dzīvības koks, kurš īsteno psihosociālās rehabilitācijas programmu cilvēkiem pēc vēža. Un tur es esmu šīs programmas vadītāja koordinatore un arī vadu fizisko nojošanu un vingrošanas nodarbības. Un, protams, arī mentorēju un komunicēju ar cilvēkiem, kuri uzmeklē mani vai citus manus kolēģus un tā. Tātad klikt vienkārši nāca iespēja un es nomainu. Es ieguvu brīvību, man vairs nevajadzēja 8 stundas sēdēt, es citu dienu pat varbūt vairāk nostrādāju, bet es esmu brīva savā laikā. Es ieguvu arī, kā teikt, radošumu, jo katra diena ir savādāka un tur bez darba ar cilvēkiem ir vēl viskādi citādi darbi, projekti jāraksta un tā. Un tad es paralēli uzsāku savu vingrošanas programmu. Tas jau ir pagājuši 7 gadi, tur man arī tie 10 000 sekotāji, jo es esmu introverts cilvēks un es varētu sarunāt pat ar sēdes vietu, visu kaut ko, ja vajadzētu. Bet tur es varu likt lietā savu nevis otru, bet principā 3. izglītību. Es esmu sporta speciāliste un strādāju principā ar cilvēka veselo daļu. Jo jebkuram slimam cilvēkam vienmēr ir kaut kāda daļa, kas ir vesela, dzīvespriecīga. Un tad, lai kādas mums ir klikas, kustēties mēs varam, kā es saku, kamēr mēs varam pamirkšķināt acis, mēs pavisam noteikti esam dzīves. Tas ir par kustību. Un tad mēs varam pakustināt rokas, un tad mēs varam pakustināt kājas, un mēs varam pakustināt gūžas, iegurni un dzīvākus par dzīvu. Un tā es sāku cilvēkiem mācīt nojošanu, un online formātā bija Covid laiks, un tas tā organiski sanāca, vadu nodarbības. Es izstrādāju šo programmu tieši ar mērķi sievietēm 48, 9, 50, 60 plus, jo bieži vien ir tā, ka senioras ir tik trenētas, tik lokanas atbilstoši savam vecumam,
ka viena otra jaunāka gadagājuma sieviete sākumā pat var būt gan spēkos vājāka, gan izturībā vājāka, gan stīvāka. Ir īpaši tās mēs, kurām, mēs arī daudz pie datora sēžu, kurām dienas paiet strādājot pie datoriem. Mēs daudz braucam, nekur daudz ar kājām vairs neejam. Mēs sēžam uz tas mazkustīgs dzīves. Un seniori, pateicoties arī šeit, es zinu, Cēsīs un tāpat Salaspilī, kur kādreiz dzīvoju, un citur Latvijā, pateicoties tai Eiropas arī naudiņai, kas atnāca uz pašvaldībām, senioriem un pāriem ir tagad tik daudz iespējas, kādas, pirms 20 gadiem, tiešām, manuprāt, nebija stadioni, ir sporta zāles, ir fizioterapeiti, un ir visas iespējas būt kustībā. Tikai jautājums, vai grib, vai tā ir prioritāte, ko es teicu, vai man ir prioritāte būt kustībām, būt veselai, jūs uztaisiet, jūs redzēsiet savas prioritātes. Lūk, un tā es izveidoju šo programmu, kurā es ieliku visas tās zināšanas, kas man nāca tajā, kā varētu teikt, atjaunošanās laikā pēc saslimšanām. Un esmu viens no piemēriem, es neesmu vienīgā, es neesmu īpaši ar to. Ja cilvēks grib, ir griba un ir darīšana, tad patiesībā mēs varam izdarīt ļoti, ļoti daudz. Jo cilvēka ķermenis ir tik unikāls, ka viņš atjaunojas. Ar gadiem, protams, lēnāk, bet vajag tikai sākt. Mēs varam iztaisnot muguru, mēs varam muskuļu masu noturēt un pat atjaunot. Mēs varam kaulu blīvumu arī parūpēties par to. Un mēs ļoti, ļoti daudz ko varam, vajag tikai sākt. Līdz ar to mana tāda, manas dzīves formulā ir 3 punkti. Viens ir kustība, otrs ir miers, un trešais ir apzinātība. Un par šīm lietām viņas pavēl apakšā vēl tur daudz ko citu, bet viņas kopumā dod man to tādu sajūtu, ka es jūtos labi. Piemēram, šobrīd es jūtos labi 10 vaļu sistēmā uz 8. Un tagad man tāds ātrais jautājums ir, kuras no jums jūtas šodien labi 10 vaļu sistēmā? Jā, tā es arī cerēju. Kuras no jums jūtas 9 vaļu sistēmā vai jūtas? Lieliski, gan fiziski, gan emocionāli lieliski. Man bija arī jāceļas, aizgulējos bišķīt naktī, sapņoju, ko es šodien runāšu, tāpēc man ir 8. Kas uz 8 jūtas? Normāli, paskatieties, jau šitien visus saliek jau gandrīz pusi, kas uz 7? Arī labs rādi. Ja kurš nav slikta cipara, ir jūsu pašjūt, kas uz 6? Ir 6. Uz 5. Šitien diez vai ir kāds uz 5, vai ne? Nav. Vienkārši neatzīstās, jā. Mums demokrātija, jā. Redziet, un arī ar mani nav tā, ka, es te stāvu savos gados, kopumā dzīvespriecīgi, optimistiska, bez problēmām. Tā galīgi nav. Mana dzīve arī neiet, šitā te, pa līkni, ka visu laiku man ir tas 8. Reizēm man ir arī 6, reizēm man ir arī 9, bet es cenšos, lai man tie ir tāds mērens, tāds vilnītis, tāda maza brīzīte jūrā. Un tad, kad man aiziet tur lejā, tad es nodarbojos ar ko, es vienkārši piebremzēju un apskatos, kas ir tas par iemeslu, kāpēc tā man ir. Vai es bišķiņ par daudz pārstrādājos, vai bišķiņ par ilgi filmu noskatījos, neizgulējos, vai tur ir kaut kādā ārējie, kas man emocionāli satraucējuši. Un tad es no apzinātības paņemu vienu lietu. Pagātnes vairs nav, nākotnes vēl nav. Patiesībā ir šis brīdis. Tad, kad es nostājos šeit priekšā un ar jums sasveicinājos, tas vairs nav, tā ir pagātne. Tas, kā mēs pabeigsim šo nodarbību, katram savs, kādam ir varbūt jāiet uz citu telti un tā tālāk, to mēs nezinām, kas būs. Līdz ar to domāt par to, kas bija, un domāt par to, kas būs, nav nekādas jēgas, ir tikai šeit. Es sēžu, šeit ir miers, ir silti, ir komfortabli, nekas nav jādara pagaidām,
pēc tam jau vibrosim. Līdz ar to es gribētu teikt, ka ir viss, lai mēs būtu, nu ja tā paņem, laimīgas. Ja mēs spējam to prātu nofokusēt uz šo brīdi. Piekritīsiet? Nelaižam prātu pagātnē. Tur ir ļoti daudz par kā bēdāties. Vainot sevi un tā tālāk. Tās ir mūsu muļķīgās domas, laisties tur, kā vairs nav. Savukārt, bēdāties par to, kādas būs analīzes, ko man dakteris teiks, vai man pietiks naudas tur tam, ko es tur gribu, vai man tur bērni kaut ko nesastrādās. Tā vēl nav. Kāda jēga par to baidīties, uztraukties. Un mēs varam atbrīvoties savā dzīvē no divām lietām. No bēdām pagātnē un vainas apziņas pagātnē un vēl kaut kā sliktāka negatīva pagātnē. Un no bailēm par to, ko nesīs nākotne. Un tad ir viena tāda tehnika. Elpošana. Un to es tajos brīžos, kad man ir tā līknīte, nu tā kā bišķīt lejā, un es tā kā lūtos uz 6 vai 7. Tad es vienkārši apsēžos vai arī stāvot pie plīts, aizveru acis, es aicinu arī jūs to darīt, un vērot fokusu likt tikai uz ieelpu. Kā vēss gaiss, kaut šeit ir silta telpa, jūs jutīsiet, kā ieelpā vēsāms gaiss ieplūst pa nāsīm, un vienalga vai caur muti vai caur degunu izelpojam, nav svarīgi, tur vienkārši iznāks gaisa plūsma. Un uzdevums ir tāds, lai kas notiek aiz loga, varbūt kaut kur iesvanīsies telefons vai kaut kas nokritīs. Pamēģināsim minūtīti, vienkārši vērot telpu. Ja jums doma tomēr kaut kur metas ir kaut kāds stresiņš, ar maigumu, ar laipnību aiciniet uzmanību pie savas elpas. Un taisam acis ciet, es ar vienu aci skatīšos pulkstenī un vienkārši vērojam, kā vērs gaiss mierīgi ieplūst pa nāsīm un vērojam šo te vēso elpas plūsmu un izelpojam. Tā lēnām paelpojam vēl, tādu apzinātu elpu, un varam acis vaļā, tā lēnām ieklausoties sevī, un kā jūs jūtaties, kā bija elpot, varēja noturēt to elpu, to uzmanību uz elpu, bija viegli, izdevās. Nu tā, vairāk vai mazāk. Kurai bija grūti noturēt elpu. Tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši tā ir, vai ne domas kaut kur maisījās pa galvu un griezās vāveres ritenī. Šo vajag praktizēt. Laiku pa laikam mēs tikai minūti elpojām. Ideāli ir, ja varētu uztrenēties līdz 3 līdz 5 minūtēm, tas ir stipri vieglākā meditācija. Es arī šito ir 30 sekundēm. Tas ļoti atpūtina galvu. Muskuļus mēs mākam atpūtināt, bet ar smadzeņu atpūtināšanu ir grūtāk. Un šis ir viens no tādiem apzinātības tādiem knifiņiem, tāda praksīte, kuras laikā mēs, jo ja mēs nofiksējam tikai uz to ieelpu, smadzenes apstājas, jo smadzenēs vienmēr skrien vairāk kā viena doma. Parasti. Gandrīz visiem. Izņemot apzinātiem cilvēkiem. Bet šeit mēs nofiksējam šis vēl, ko dod, viņš palīdz mums ieklausīties sevī, atpazīt savu ķermeni, kāda man ir sāpīte, kur man ir kaut kāds stīvumiņš, kur man ir savilkums kaut kur. Un tas ar tādu vērību pret ķermeni, viņš palīdz neignorēt ķermeņa signālus. Jo ir vēl viens nelabs tāds ieradums. Ja mums sāp zobs, ir 2 varianti. Vai nu fiksi piesakamies pie zobārsta, vai uzdzeram tableti pret sāpju.
Mums ir kaut kāda, ir visādas ķibeles ar mugurām, ir dziļākas, nopietnākas, bet ir arī tā, ka, ne nogulēju to muguru vai vēl kaut kur, bet, vai sastiepu kaut ko, un atkal ir sāpe. Muguru sāpes nav labi ciest, jo tas atstāja ietekmi uz neironiem smadzenēs, un atkal mēs ar tableti, bet tableti patiesībā apmāna, tas process, brukšanas process jau notiek. Tāpēc dipata dapata ir jāmeklē, jāiet pie speciālistiem, jāmeklē, un tad ir jāmigro vai tas cits jādara, lai muguras lietas arī tā kā saregulētu. Lūdzu, bet atgriežoties atpakaļ pie tās apzinātības. Ja mēs ejam tālāk un tā kā saprotam, kas tad mums, tam mūsu ķermenim ir vajadzīgs, tad miegs ir ļoti svarīgs. Un ar gadiem ar to miegu ir ļoti traki. Ir dažādas lietas, kas ietekmē to miegu, veselības arī problēmas, bet ja mēs neatpūtinām smadzenes, par pašsajūtu devītniekā nav ko sapņot. Tas arī atstāja ietekmi uz fizisko un to. Es neesmu eksperta, lai stāstītu par miegu. Man ir skumjš stāsts par miegu. Mana otrreizējā saslimšana man atstāja tādu blakni bez miegu. Vispār nevarēju pagulēt. Un, diemžēl, es guļu ar tableti. Bet tas ir labāk nekā sabrukt. Un tā kā katram ir tas ceļš pie sava veselības grāva, pie miega, pie ķermeņa fiziskās, mentālās sajūtas, jādabū pašam. Tā kā es guļu labi, tad es arī no rīta mostos normāli. Bet par rītu ir viena maza nianse. Un jo mums vairāk gadi 50 plus, pēc 50 plus seko, es saku 50 plus, bet tur ir līdz pat 80 gadiem, ar to es domāju, un vēl 80 plus. No rīta vispareizāk, lai kas notiek, lai mēs kaut vai aizguļamies. Pasauli tāpēc lēnāk nesāks griezties. Tas, ko nepaspējām, varbūt arī mums nebija jāpaspēj. Pirms mēs kāpjam lauku, nedrīkst no gultas, pirmais pēc pamošanās ir slikts ieradums, ja mums zemē pirmās pieskaras uzreiz kājas. Un es zinu, ka daudzas no jums guļ gultā, paceļ kājas, rokas un izpurina. Minūti, 2, 3. Ļoti labi. Es zinu, ka daudzas no jums izkustina pēdu locītavas, izsiet papēžus uz priekšu, ja stiepsiet pirksgalus uz priekšu, krampī var iedzīvoties, ka jūs izstaipieties pa diagonāli, tā, uz vienu sānu, vēl guļot gultā. Proti, sagatavojiet ķermeni dienas gaitā. Un tagad man ir liels lūgums jums visām piecelties un visiem piecelties kājās. Un tad, kad jūs esat izkāpušas beidzot no gultas, beidzot šo īso mazo rituālu gultā, katrai jums ir, es zinu daudzām no jums tās noteikti dara, tad tagad paceļam vienkārši 2 centimetrus, tā mazu, un tādus triecienības uztaisīt, tādu mikrovibrāciju. 60, katra skaita līdz 60, un pavibrinām ķermeni. Brīvi, pleci brīvi. Es ceru, ka, ja ir kaut kādas muguras diski un šitais rada diskomfortu, tad pavisam noteikti to nevajag darīt. Ja muguras un ļoti maigs, tas tā teikt, pavisam nevajag tā rībināties, neviens arī nedara, bet tātad pavisam maigi. Un kas te notiek? Jūs jūtat ikrus jau pie 50, kad aizskaitījāt. Un ikru muskulatūra, apakšstilgu muskulatūra, jums patiesībā ir otrā sirsniņa. Viņa pompē palīdz sirdī iekustināt asins cirkulāciju, linteci. Un sirdī nav sakara linteci, bet viss šitais ir tricinājums, viņš atslābina muskuļus, atslābina fascijas, viņš palīdz asinīm veikt savu darbu, nes skābekli uz smadzenēm un būs jau 60 reizes, paldies. Un tagad mazliet pastāvam un atkal ieklausamies sevī, kā jūs jūtaties. Vai tur kaut kas vibrē, vai kaut kur ir vieglāk, galva var būt gaišāka, neblondumā, bet redzīgumā. Un paldies jums, sēžamies atpakaļ.
cenšos praktizēt. Sākumā man šāpā tā gāja, bet nu jau gadus, lai cik arī tas nebūtu, viss patiesībā ļoti vienkārši. Un tā, tas, kā saka, tā zelta monēta slēpjas vienkāršās lietās. Nekad nevajag neko sarežģīt, tāpat jau dzīve sarežģīt. Un apmēram tā sākas arī mans rīts. Neesmu tā, bet katru, ja tas rīts, kad es uztaisu rīta vingrošanu, man ir, kā lai pasakā, lielisks rīts. Jo savām vingrotājām, savā dienu no dienas pieminētajā programmā, es 3 reizes nedēļā vingroju jaunas nodarbības, un līdz ar to 3 reizes nedēļā kā minimums es vingroju arī pati. Pa pusstundai, apmēram pa pusstundai. Un reizēm ir tā, kad es pamostoties jūtu, nē, tas ķermenis vēl nav ievingrinājies, man gribas vēl. Un tad es ņemu un uztaisu 5 minūtes, tādu nelielu kardio, lai vēl to pastimulētu to sirsniņu, asins cirkulāciju, kardiovaskulāro sistēmu. Citreiz 10, citreiz tās pašas 15-20 minūtes. Un tie visi ir ļoti vienkārši vingrinājumi. Man tagad būs atkal, mēs uztaisīsim tādu ļoti vienkāršu, jo mēs runājam jau pusstundu, tādu ļoti vienkāršu praksīti, pieceļamies, un tas nebūs tāds baigais kardio, bet sākam kustēties nedaudz ceļgalos. Un kas mums te strādā? Mums te strādā potītes un ceļu locītos un nedaudz arī iegurnis. Un tagad sākam tādu nelielu savērpi no vienas puses uz otru. Un tad, kad mēs no rīta pamostamies, nekad nevajag uzreiz iet maksimālajā amplitūdā. Mēs ļaujam tam ķermenim tā maigi pamosties. Sākumā rokas iet drusku tur gar sāniem, un šī apzinātība ieklausamies mugurā, kā mēs sajūtam muguras muskuļus, ceļus, augšstilvu aizmugurējiem muskuļi. Vienkārši ejam ar domām, nevis kur man tagad brokastīs fiks uztaisīt, bet paliekam joprojām ar domām pie sevis, pie ķermeņa. Un tagad jau spēcīgāk ar rokām jostas vietu pamasējam, mierītes, tur visi šie mazie mikrotriecieniņi. Viņi mums palīdz fizioloģiski visām plūsmām, gan asinīm, gan asinsvadiem, maziem kapilāriņiem, labāk veikt savu funkciju. Un tagad ejam vēl tālāk, pleciem, uzcitam uz pleca. Kamēr mēs šo darām, es jums izstāstīšu vēl vienu lietu. Ja mēs 8 stundas esam tādā darbā, kur jāsēž 8 stundas, tad vajag vismaz stundu, lai mēs vingrotu, lai stundas laikā mēs atgūtu to, ko esam ļaunu savam ķermenim mazkustībā nodarījuši. Un tad man ir vēl Instagramā tāda lieta piecelies un izkusties, kur es filmēju minūti garus tādus vingrinājumus. Ik pa 45-60 minūtēm vienkārši piecelies un izkusties. Tagad jūs šitā varat, ja nevarat, tad šitā taisam. Viens otram traucēsiet, jūs pārāk tuvu esam. Un visu laiku tā kā esam kustībā celis, potīte, iegurnītis. Jā. Kā jūtaties? Mīgs nav. Un tagad laižam atkal rokas gar pleciem, gar jostas vietu un lejā. Un pēdējais nostājamies kājas iegurņu platumā, tā kaut kā pamīžus nostājamies un paņemam iedomātu bumbu rokā. Un tagad ar to bumbu laižam pa kreisi, pa labi, tādu bezgalības zīmējam ar abām rokām. Vai apgriezt to gulošo astotnieku, jā. Un uzzīmējam dažas Jā, uzzīmēsim dažas burtības arī. Mums jāņem kaut kā pamīšus. Labi. Un tagad no apakšas uz otru pusi. No kreisās uz labo sanāk, ka mēs no apakšas klāpu taisam. Un ceļas pieziecamies nedaudz ceļkapos. Labi. Un tagad
tagad pa diagonāli uz augšu un uz leju grasām. Uz augšu punktu ceļam, uz leju uz aizmuguri. Un vēlreiz uz augšu. Un ieskiepjam visu vēderu, rokas, jā. Un tagad paliekam lejā, pārgriežamies uz otru pusi un no apakšas uz augšu. Un uzvelkam svītriņu uz vienu pusi, uz otru pusi un paliekam lejā, augšā, krustiņu mēs uzzīmēsim tagad. Lejā, augšā un beidzam šo. Kā jūtaties? Visi pamodāmies, vai ne? Ņemtākas. Labi. Iesildījāmies, tā kā nedaudz. Varbūt tiešām mēs varam vērtīt atvērt logu. Jā. Lai mēs atvērt to vērtēšanā. Jā. Nu, lūk, kas ir vēl ļoti būtisks? Atkal ļoti vienkārša lieta – ūdens. Jādzer ūdens, protams, cik kurš var iedzert. Es nevaru 2 litrus izdzert, tas nav priekš manis. Man ir mazāk, bet tāpēc jau man dzīve neapstājas. Bet ūdens, ja to pareizi saliek kopā ar kustībām, ir ļoti atkal ķermenī, un galvenais vispār mums visā ķermenī būtu visvairāk jārūpējas par asinsvadiem. Un tas šis vingrinājums, ko mēs taisījām, ir tieši asinsvadiem vajadzīgs un veselīgs. Šis, ko mēs taisījām, ir locītavām un arī sirsniņai, mazliet jau bija dinamiskāks. Un ko es iesaku darīt īpaši pēc vingrošanām, vai arī tajā rītā, kad nav vingrošana, bet vislabāk pēc vingrošanām. Kontrastduša. Un tagad ir uzreiz varbūt pirmā tā reakcija, cik tas ir nepatīkami, tas nav priekš manis, šito briesmīgo augsto ūdeni ciesti redzēt negribu. Bet dzīvē visu, un arī manā sporta izglītībā tika mācīts. Pakāpenība, punkts 1, labāk ir mazāk, bet regulāri. Un es pie tā pieturos. Es esmu novingrojusies, es esmu iekarsusi, iesvīdusi. Es sāku dušu ar ļoti rentēnu ūdeni. Un to kontrastiņu taisu nevis griežot krānu maksimāli, ka tur ledains pa krānu nāk, bet pagriežot līdz istabas temperatūrai, līdz patīkami vēsam. Arī tas ir kontrasts. Un tā ir mana kontrastduša. To arī es it īpaši pēc vingrošanām noskalojos un uztaisu uz minūti kontrastdušu. Vienmēr kontrastdušu vajag nobeigt ar vēsto ūdens šalti, vislabāk kājas un no kājām tā kā, pēdas kājas un uz augšu. Un pēc tam norīvēties ar sausu vielu. Bet viena šeit ir galvenā problēma, kas ir šajā vienkāršajā atkal lietā. Slinkums. Ko es tur ņemšos? Tā ir tik vienkārša lieta. Jā, es ar hantelēm nostrādāju, jā, es esmu sakarsusi, jā, man muskuļi nākamajā dienā jutīs, tas ir kaut kas. Bet šitāda maiga kontrastduša, ko tur rakstīties? Vienreiz, otrais un tā. Bet, ja viņu atkal rada kā ieradumu elpot un elpojam, mēs nedomājam, mēs elpojam. Mēs dzeram ūdeni, mēs nedomājam. Uznāk slāpe, mēs dzeram, mēs ēdam. Un šīm te fiziskām aktivitātēm un tādiem maziņiem, bet ļoti vērtīgiem knifiņiem ir mega liela nozīme tajā, kā mēs jūtamies, kā mēs dienas garumā saglabājam enerģiju. Ir cilvēki, kas iet āliņģos un cepuri viņiem nost, tas arī, tas nav manējais ir šī kontrastduša. Un it īpaši ziemā es izmantoju, es nezinu, cik tur būs grādi, bet tā, lai man ir tīkami, lai es jūtu, kad ir tas kontrasts, bet viņš nav tāds, kurš, organisms ir stresā.
stresu nevajag. Stress jau tāpat ir dzīvē par daudz. Bet viena lieta, kā es teicu, ķermenis atjaunojas gan pēc slodzēm, gan pēc slimībām, gan pēc visādiem satricinājumiem, tāpat arī mēs pierodam un mēs varam pakāpeniski to gradāciju palielināt. Kam šis ir nozīmīgi? Tas atkal ir nozīmīgi mūsu asins cirkulācijai, tas ir nozīmīgi sirsniņai un tas ir nozīmīgi visam ķermenim. Arī, jo, kā mēs zinām, bez asins, ja mums asintiņa plūst lēni, kā aizaugusi upe, mums kaļķojas asinsvadi, mums neapskābekļojas, nav skābeklis pietiekami smadzenēm, mēs kļūstam miegainas, mums kognitīvās spējas tiek traucētas un tā tālāk. Tā kā jau es teicu sākumā, neko jaunu es jums nepateikšu, bet tās zināšanas, kuras ir piemērojamas dzīvē, es vienkārši praktizēju. Varbūt šajā mirklī ir jums pēc manis stāstītā kāds jautājums. Jā, un augsta ūdens spainis. Tas ir atkal tā. Tam nav nekāda vaina. Jautājums ir, kā jūs jūtaties. Es zinu arī, kad iet pēc pirts un tad pavēl to striķu un uzgāšu to. Nekāda problēma. Arī es tā esmu kādreiz darījusi. Bet ikdienā es mēģinu iztikt bez lieka stresa. Bez lieka stresa. Kas vēl tāds būtu pasakāms? Mums ir vēl viena lieta, teiksim, runājot par apzinātību. Es teicu par to pagātni, par nākotni, par tagadni, ka tas mums palīdz arī to mentālo noskaņojumu saglabāt. Es domāju, ļoti daudzas no mums savas dzīves laikā arī ir piedzīvojušas depresīvas domas, sliktu noskaņojumu, bet tas ir galvenokārt tāpēc, ka tam prātam piemīt tāda tieksme šaudīties, šurpu turpu, ieķerties kaut kādos pagātnes notikumos. Es nerunāju par ļoti smagām depresijām, bet par tādām bēdīgām lietām. Bet, kas mums katrai dzīvē ir bijušas. Bet, ja mēs iemācamies praktizēt apzinātību kaut vai caur šo vienkāršo elpošanu, tad īstenībā tie mirkļi, kā saka, Darvas piliens var to medus burku sabojāt, bet tikpat labi ir arī otrādāk. Ir tā Darvas burka. Mēs tur tagad pa karotei tik liekam iekšā medu. Un notiek otrādāks process. Mēs ar to medu varam sagandēt arī to darbu. Proti atgandēt. un līdz ar to laist iekšā to, ko dzīve dod pozitīvu. Man laika gaitā ir attālinājušies no manis, ja es esmu no viņiem attālinājusies, kāds cilvēku paziņu, varbūt arī kāds draugs ir pazaudēts, tāpēc, ka es esmu ļoti mainījusies, transformējusies. Es pat varētu teikt, tā Ināra, kāda bija līdz 50 gadiem, viņas vairs nav. Ir cita, domāšanā cita. Arī fiziski, protams, es novecoju un tam līdzīgi, bet es esmu sakārtojusi savu, to, kā es uztveru pasauli, un es tiešām izvairos, es necepjos līdzi politikai, es sekoju, kas notiek, bet es neieciklējos, jo es tur neko nevaru izmainīt. Un tāpat arī ir visādas nepatīkamas lietas, kas notiek, to, ko es varu, es mainu, un es tiešām ar sirdi un dvēseli strādāju ar onkoloģiskiem pacientiem, un tur es redzu, kad es varu cilvēkiem dot pati to pozitīvo un to gaišo un to piemēru, ka dzīve turpinās un dzīve ir iespējama, tikai jāpaņem tā veselība savās rokās, ārsti, lai dara ārstu darbu, bet es esmu atbildīga par savu veselību. Un visu negatīvo un arī cilvēki, kas ir ārkārtīgi negatīvi un grib ar mani par to dalīties, man vairs nav
ar viņiem daudz par ko runāt. Un es arī nerunāju, tad tās saiknes, tās attiecības tā kā pazūd. Un varētu teikt, šīs visas sīkās mazās lietiņas, kuras es praktizēju, tā ir viena lieta, bet tā pamatlieta, kuru mēs arī tūlīt pēc dažām minūtēm izdarīsim, ir fiziskās aktivitātes. Un tagad man ir atkal jautājums jums. Cikas no jums vingro nedēļā vismaz 150 minūtes? Nedēļā 150, vismaz 150 minūtes. Tas ir apmēram 20-30 minūtes dienā. 20-30 minūtes dienā. Vai 2 stundas, 2 dienas nedēļā. Man ir ļoti liels prieks, jūs pat saskaitījāt. Es saprotu, ka pārējās vingro vairāk nekā 150. Ja tā arī mēs paliksim, jo tas 150, tas tiešām ir tas mazākais, ko Pasaules veselības organizācija saka cilvēkiem no 18 gadiem, tātad pieaugušajiem cilvēkiem no 18 gadiem vajadzētu vingrot vismaz 150 minūtes līdz 300. Es pati 300, tas jau ir sportists, es paskatījos, tas jau ir sportists, un tas varbūt 40-30 gados tādas lodas varētu. Man reizēm sanāk, ap 200 novingrot, varbūt bišķiņu tur vairāk, bet arī ne katru nedēļu, bet tā 150 man sanāk dienu no dienas, un tur viss ir kārtībā. Tagad tā, cikas no jums kaut ko dara ar hantelītēm? Ar hantelēm, jā, malacis, jo agrāk sāk, jo labāk. Ar hantelēm. Es saprotu, ka šeit es esmu izvēlējusies pareizo hanteles būt pa traku vest un pirkt, bet es esmu izvēlējusies novadīt jums nodarbību ar pretestības gumijām, kas būs tāds spēka treniņu akurātu viņu nevarētu saukt, bet tur būs arī tātad ar pretestību spēka elements. Mums vajadzētu dāmas vismaz 2 reizes nedēļā par pusstundai pastrādāt ar spēka vingrojumus taisīt. Lai cik mums ir gadi, jā, vai tās ir pretestības gumijas, vai tās ir hanteles, vai tie ir arī ar ķermeņa svaru spēka vingrinājumi. Kāpēc mums viņi ir vajadzīgi? Osteoporoze, jo tā ir pretestība. Pretestības vingrinājumi mums palīdz pabarot kaulus. Ar tām mēs varam dzert kalciju, cik gribam. Mēs pietiekami daudz uzņemam visu ar uzturu. Līdz ar to var dzert to kalciju, ja grib, bet bez vingrošanas nekā. Tas viss nenonāk līdz tiem kauliem. Un otrs, tā vienkārši runājot, es muskuļus uzskatu par mazām spēkstacijām, kas ražo enerģiju. Un dodot muskuļiem spēka treniņus, spēka vingrinājumus, mēs patērējam enerģiju, bet muskuļi paliek katru reizi stiprāki. Un audzē arī to muskuļiem notur to muskuļu masu. Sākot jau no 30 plus gadiem, mums zūd muskuļu masa dabīgā veidā. Un ja mēs viņiem galīgi nepievēršam uzmanību, tad ir tā, kad, es nerunāju par jau saslimšanu, kad ir muskuļu masa par daudz, bet ja mēs netrenējam muskuļus, mums atnāk, teiksim, tā sajūta ar gadiem, ka dienas otrajā pusē man vairs nav spēka. Es it kā vēl varētu, bet ir tāds samītums, tāds nogurums, nav spēka. Bet, ja mēs nekurinām to spēkstaciju 2 reizes nedēļā, tad mums tam spēkam arī nav kur rasties, jo spēks dzīvo muskuļos. Tāpēc 2 reizes nedēļā, sākumā kaut vai 15 minūtes, vajag ņemt rokās hantelītes lielajiem muskuļiem, augšstilbiem, paņem hanteles rokām, taisa tos pašus pietupienus. Muguras muskuļiem, rokām, vēderi tur nav liela muskuļi, tur tādi plāni. Kārtēnais pīrādziņš, un veikt šos spēka treniņus. Un tad ir vēl otra lieta. Tātad mums ir tā kā, ābeces lieta vingrošana, kur ir gan
vienalga kanalabnietika, joga, ciguniņš vai vēl kaut kas, plus tie spēka treniņi. Un tad ir visas šanas, jeb aerobā slodzi. Nūjošana, iešana, peldēšana, riteņu braukšana, kas ir tādi kardio. Un tagad kādas jums attiecības ar šanām? Kurš dara kaut vienu šanu paceļu roku? Nu, redziet, kas par skanošu kompāniju. Arī pastaiga ir pieder pie iešana, staigāšana. Un tagad es jūs noteikti esat dzirdējuši par tiem 10 000. Cik no jums skaita soļus? Jā, es arī skaitu. Pulksterīts man parāda, es skaitu, bet es jau to sen jau gadus 10, pirms gadiem 10 stāstīju savos blogos, ka nav būtība tajos 10 000. Jo bieži vien ir tā, mēs noiet 10 000, lēnām, ļāpājot ļoti labi. Mēs relaksējamies, mēs atpūšamies, ja vēl runājam, vēl mēles, un sejas muskulatūra paternējam, viss ir kārtībā. Bet lēna iešana, pastaiga vienkārši iešana, viņa mums pēc būtības, es nesaku, ka neko nedod. Mēs izkustinām locītavas, mēs relaksējamies, atpūšamies, esam kustībā, pulsiņš tur nedaudz arī pacelts, noejam 10 000 ļoti labi. Bet tas nav panacēja. Tur nevajag likt ķepsi, es to izdarīju un izdarīju baigi labi veselībai. Tas ir 100 reizes labāk nekā, ka mēs vispār neaizdējam. Bet kā mēs varam vēl? Mēs varam iet 6 000 dienā. Mēs varam iet 8 000, mēs varam iet 5 000. Un ja mēs ejam 5 000, tas apmēram paņems pusstundu 40 minūtes. Jo laika mums nav. Izņemot, jums noteikti ir daudz laika. Nu, dzīvēt dienā. Nu, ir laiks. Ir laiks. Ar mazbērniem droši vien neapžūtina. Un tad ir daudz laika. Bet tiem, kuri seniori ir strādājošie, parasti laika nav. Man arī nav laika. Un tad es ko daru? Bet staigāt vajag, nūjot vajag, es nūļoju. Un tad ir tāda metode. Arī jūs, kas 10 000 staigā, jūs varat pāriet uz 8 000, bet sākumā vienkārši ejiet savā ritmā, un ir tīpaši, ja jūs ejat divatā. Tad palaidiet to savu draudzeni, apmēram šitādu gabalu pa priekšu, un lai viņa turpina iet savā solī, nu tādā raitā solī. Un jūsu pienākums ir ātrā solī viņu apdzīt. Tad jūs aizskrienat, apdzenat viņu apmēram tikpat lielu gabalu uz priekšu, un tagad jūsu draudzenes pienākums. Un paskatieties, jā, ir tur kādi 50, nu te nav 50, te kādi 20 varbūt, nu labi, nav svarīgi. Bet nu nevajag baigo gabalu, jo tad būs grūti, bet nu tādu apdzenamu gabalu. Un pāriet kādas 10 minūtes šitā uz apdzīšanu. Jums vienkārši būs augšā pulss, un jebkurā lietā, arī vingrošanā, ja mēs gribam ķermenim mundrumu, labumu, tad mums vajag vingrot tā, lai mēs bišķīt iekarstam ieslīstam, lai paceļas pulss augšā. Un šodien tagad vingrošanas nodarbībā, nu, šajā te, ko jūs jutīsiet, būs daži vingrinājumi, kur jūs jutīsiet, tuk, iet uz augšu. Tas nozīmē, ka fizioloģiski gan plaušām, gan asinscirkulācijai, gan limfai, gan locītavām ir daudz lielāks iegūms nekā mēs, jo šis nav treniņš, tā ir pastaiga. Bet mēs varam to pastaigu pārvērst par tādu mazu izturības treniņu. Un sirds izturībai ļoti patīk šie intervāli. Ātrāk, lēnāk. Vēl viena metode. Tad, kad es nūjoju, es atkal sākumā vajag drusku iesildīties, 10 kādas minūtes paiet savā raitā solī, tur izkustināt locītavas vispirms, un tad es skaitu 120 un vicoju, cik ātri varu. 120 sekundes, tas ir 2 minūtes. Pēc tam es skaitu līdz 60 un eju mierīgā solī. Un tā uztaisu 4-5 ciklus. Pie 4. cikla jau ir tā, pie 3. ir tā, es vairāk negribu. Un tad ir drusku jāpiespiež sevi, jo tā slodzīte, ir paliela. Un nūjojot, kas nūjo, spēriet garāku soli, būs spēcīgāks atspiediens, būs dinamiskāka tā iešana. Un noiet 5 tādus ciklus, tās ir apmēram 20 minūtes, plus mīnus. Tas ir atkal tāds foršs, mazs kardio treniņš, daudz efektīvāks nekā 10 000 soļi, kas aiziet apmēram 1,5 stundu, ja lēnāk iet pat vairāk.
un jūs īsākā laikā dabūjiet labāku rezultātu. Es to no sirds jums iesaku gan staigātājām, gan nūļotājām pamēģiniet. Bet atkal atcerieties, ko es teicu tev pirms brīža. Pakāpeniski. Vienkārši pamēģiniet. Kā pa joku sākumā. Un pēc tam pierodiet un ejot staigāt, atcerieties intervāli. Tas ir liels bonus jūsu veselībai. Tā, vēl varētu daudz kaut ko runāt, bet mums vajadzētu pavilgot. Jo, kā es teicu, viss sastāv no vienkāršām lietām un kustībā ir dzīvība. Es jums esmu sagatavojusi arī to testu, jūs, kad veiksim, atnāciet tepat uz klavierēm, paņemiet. Un es uztaisīju tādu lapiņu flyerīti, kur es esmu uzlikusi ķermeņa revolūciju 50+, bet tas nav par gadiem, tas ir par mums, tas ir arī 60+, 70, tas, ko šeit es esmu dažas tādas tēzītes uzrakstījusi. Un otrajā pusē, ja kādai interesē, tad te ir mana tā programma Diena no dienas, kurā īpaši, es tikai, teiksim, kā lai pasaka, tas nav jādara, bet ja kādai interesē, to programmu es veidoju pirmkārt savai veselībai, un es esmu priecīga par sievietēm, kuras vingro kopā ar mani, dara to regulāri, un sūta man paldies vēstules, Ināra, es vairs bez jūsu tām nodarbībām nevaru. Bet mums katrai ir savi ieradumi, mēs varam arī visādos citādos, ejam uz klubiem, un kur ir, kā arī dzēsnieces man teica, kur ir grupa, kur ir fizioterapeits, tas nav nekas labāks, tas ir vēl labāk nekā darīt online, bet atkal mēs dzīvojam ļoti straujā laikā, un strādājošajiem ieslēdz savu telefonu vai datoru vai ko, un ņem un novingro un atkal ej savos darbos. Tas tā īsumā, jūs to varēsiet paņemt. Bet tagad es labprāt uztaisītu kādu 5 minūšu jautājumu vēl atbilžu brīdi, un tad mēs pavīglosim.